Viennozīmīgi prioritārais un galvenais virziens ir novada sports, novada sacensības ar vienu konkrētu mērķi. Atsevišķos sporta veidos, kas mums ir attiecīgi izvirzīti kā prioritārie, veidot novada izlasi. Tas ir tas pamats, kur jāiziet ar šim sporta finansējumam. Ja paliek pāri finansējums pēc saprātīgas saimniekošanas, ja? Viņš var palikt pāri, noteikti. Tad rūpīgi ir jāizskata iespējas, ka mūsu novada sportisti piedalās sacensībās ārpus novada. Vajadzētu būt tam tā, ja tagad mūsu meitenes spēlē basketbolu ārpus novada, viņas vairs nebrauc kā aizputes meitenes, viņas brauc kā aizputes novada meitenes. Ja, ja viņas pārstāv novadu, starpnovada sacensībās, protams, atkal finansējums jāmeklē sporta centra budžetā, tur, ko viņš tagad ir iestrādāts. Ja. Savukārt, ja, es kā piemēru saku, Egil, tu nekā personīgi, ja, kā piemērs pasaku, ja Cīravā veči izdomā, ka viņi grib aizbraukt sestdienas, svētdienas draudzības mačus uzspēlēt kārtas ar Vērgals večiem, ja, tā lūk, ir jau viņu problēma, tur mēs novadu naudu iekšā neliekam. Saprotiet to ideju, ja? Un tāpēc mums likās ļoti interesanti, es nebiju redzējis, bet es saprotu, ka pārējie nolikumi ir tādi paši, ka šajā nolikumā ir iestrādāts tātad samaksa par dalībām šajās sacensībās bijušā rajona, un ne tikai samaksa vien, bet man ļoti savāk likās, piemēram, par soda, soda naudas. Nu, piemēram, tehniskā piezīme basketbolā 10 lati. Un konkrēti norāda, ja, ka šī soda nauda jātiek ir iemaksātai biedrības Lejakurzemes sports, tātad kas, ja, Graudielā. Ja. Tas lūk man nav skaidrs, kā, piemēram, ja mēs maksājam savu novada naudu tagad mūsu sportistiem, kas pārstāv mūsu novada godu ārpus mūsu novada teritorijas, ja, un viņi maksās sodu naudu biedrībai. Tas man skaidrs nav. Varbūt, ka tālēm ir kaut kas par šo vēl sakām. Linārs, jūs jau visu pateicāt, tur jau tā ļoti interesantā lieta ir. Jā. Es gribēju vienu jautājumu tik tādu, piemēram, te ir tā, apmēram, tam rajonam tā galva ir nocirstām puķiem, bet tā astotne pa mums te visu laiku švitinājis te kraustās, vai ne, pa to sportu. Un tas Dibrants ir tur Graudielā vēl joprojām, tur ir, paskatēs internetā, cik viņi tur nav. Tāds jautājums pirmām priekšsēdētājiem, ja? Nu, mēs tagad ārpus novadu komandas startē, ja? Nu, arī citos novados tā, un arī tas bija citos laikos, ka mums bija cita valsts, ka ir vajadzīgs jūs apstiprinājums uz to pieteikumu, vai ne, ka jūs atļaujāt, piemēram, tagad tā bērnu futbolistiem, ja, ka viņi pieteicās tur tādī novadi, ja? Nu, kā viņus te visu laiku par rekurzēm blamēja, katru dienu vai ne, nu? Nu, tas bija basketbols atvainojas, ja? Ka jūs pieteicāt komandu, bet nestartējat, ja? Tāpēc jūs teicat, kādā sakarībā. Nu, ko jūs teicāt? Nu, priekšsēdētājs parakstīt, tad lūdzu, lai priekšsēdētājs atbild. Ko priekšsēdētājs tur izdarīja? Nu kā, nu jūs ārpus novads startējat. Kas tur? Bet tad nevajadzētu pieteikt komandu, ja jūs nevarat startēt. Un arī futbolā, kas futbolā jums maksā tagad visām 3 komandām novad nav tā, ko jūs maksāt? Novad nav. Jūs paši samaksāt? Paši maksāt. Nu skaidrs. Es bez vēl kādu entuziastu esam. Es jūtu, kad sapulcs jau pusē. Man šeit ir kā šaušanas treneriem atnākuši bērnu vecāki, kurā gribēs izteikties. Mūsu jaunākais, es domāju, sportā ir galvenais. Pirmkārt, ko es gribēju uzsvērt, ka tas ir liels sasniegums, kad dome organizē šo sanāksmi, ja, un tātad pievērs zinām uzmanību arī sportam. Domas priekšsēdētājs vispirms teica dažus tādus vārdus, mums taču ir visu, mums ir basketbola komandas, mums ir volejbola komandas, mums ir tādas komandas un tādas. Nu, tā no malas skatoties it kā. Bet ja tā paskatās, ja mūsu komandas kādas bija, nu jāpiemina tas vārdiņš bija, ja? Tad salīdzinot, tas ir nulle, tas ir attīstības periodā. Gods un slavu Brūnkungam, kurš uzsāk šo darbu un gada laikā, ka jau notiek tādas lietas, tādas komandas, tā cīnās Kalvene, kur it kā nekas nav. Un neteiksim, Kalvenes komanda spēks un tā tālāk. Sāka atzīt. Nu,
Sportam ir cilvēku dzīvē ļoti liela nozīme. Es nezinu, es to neesmu izgudrojis. To ir gudri vīri teikuši, ka, teiksim, Amerikas Savienotās valstīs, ja sportā iegulda $1, tad $5 tiešā vai netiešā ceļā, tas valsts kasē atnāk atpakaļ. Nu, tas varbūt tas ir pārspīlēts, bet tas ir tāds, teiksim, tāds amerikāņu teiciens, ja? Tā kā, teiksim, to, ko iegulda pašvaldībā sportam, nu, viņš nepazudīs. Sports ir tas vēl, kas, teiksim, demografiskais variants. Kāpēc es esmu šeit aizputē, es esmu Liepainieks dzīvs. Uz vienas ielas mēs dzīvojuši ar Arts kundzi. Ja? Grobiņā mācījies. Es atnācu tikai sporta dēļ. Es atvedu šeit 7 futbolistus no Liepājas. Šie futbolisti izveidoja ģimenes, tātad šeit aizputē. Ja? Šeit ir atnākuši volejbolisti, Kināni atnāca, viņi nebija aizputnieki. Te atnāca Ēdelmans, te atnāca Štāls, te atnāca Ilsters. Viņi nav aizputnieki, viņi nodibināja ģimenes un šeit veidojas. Bet ja mums sports tik tiešām, nu beigsim idealizēt tagadējo sportu šeit aizputē. Beigsim to idealizēt un sev apmierināt. Gods un slava domēji, domas priekšsēdētājiem par lielo ieguldījumu jaunās sporta halas izveidošanā un uzbūvēšanā, bet tālāk jāstrādā. Un pirmais, ko es gribētu teikt, ja mūsu novadā neizveidos tuvākā laikā sekcijas, sporta sekcijas, mūsu darbs apstāsies un būs nulle. Pirmkārt sekcijas. Ja kāds grib iepazīties ar ložu šaušanas sekcijas dokumentāciju, lūdzu apskatieties, kura darbojas, kur ir atbildīgās personas, 2 priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs šodien ir Slims, tātad Rozentālbergs Māris, jā, vietnieks šeit ir, tas ir Linārds Piļūs. Šeit ir atbildīgie par jaunatnes sportu, šeit atbildīgie par starptautiskiem sakariem, šeit atbildīgi par veterānu sportu, atbildīgi par tiesnešu darbu. Mums ir 8 pirmās kategorijas tiesneši, plus 1 nacionālās kategorijas. Mums nav problēmas norganizēt lielas, plašas sacensības ar pašu tiesnešiem. Pasakiet, kurā sporta veidā no minētiem priekšsēdētājiem. Vēl ir šādi uzskaiti, kur ir tādi tik spēcīgi tiesneši, kur ir ar kategorijām, kurā sporta veidā. Lūdzu atbildiet. Nesāksim tādu. Personīgi es nezinu visus no galvas. Jā, labi, jūs neesat atbildīgs. Es priekšsēdētājs direktori. Tālāk. Ja mēs runājam par to vieglbētību, es negribu citu sporta veidā iebraukt iekšā vai neteiksim, bet nu, tad jau jāprasa ir vecākai trenerē, cik plānot, cik medaļas. Olimpiādē piedalās vērtējums tikai pēc medaļas skaita. Lūdzu, pasakiet, nu, cik ir plānots tās medaļas, ja? Mums ir mūsu novads, aizputs bijušais aprīns, vai neteiksim, aizputs rajons, ir slavens kā sports, vai neteiksim, ja? Nu, lūdzu, varat smaidīt, kāpēc pasakiet, nu, cik medaļas jūs esat plānojuši izcīnīt, ja, no tiem 12 dalībniekiem. Tā, sekcijas. Mēs plānojam 12 medaļas. Nu, jūs izdzirdējāt, ja? Nu, sākam jau pārvēršu sanāksim pa jūlu. Nu, tas ir nav šaus. Šis nav šaus, es tā domāju, jā. Latvijas izlases cik plāno Londonā. Jā, es bišķi gatavoju, bet tur tie, kas jābrauc tikai tur, kur plāno, vai arī pārstāv. Viņi plāno jau visu laiku, nav svarīgi, vai tur būs, bet tur plāno jau viss. Nevajag, tad jāplāno. Es domāju, ka tas jautājums šoreiz. Tā, es atvainojos direktors kundzei, sporta direktors kundzei, jo, kāpēc ne? Par to, kad es aizvakar atnāca pie manīm tātad bērnu vecāku, šaušanas nodaļas bērnu vecāku uz sanāksmī, kuri gribēja vēl neteiksim pārunāt, vēl citi atnāca, un šodien ir pārmetumi jau par to, kad organizēs šāds sanāksmes šautuvē. Nu, citreiz es to zināšu, neteiksim, bet jūs nebijāt pusotru mēnesi darbā, es to paprasīju tātad sporta, izglītības un sporta, komitejas priekšsēdētājiem Tiļukam. Tiļuks teica, lūdzu, jā, tas bija jau pirms labu laiku.
Jūs pusotru mēnesi nebijāt darbā, vai neteiksim slimojāt, jā? Es paprasīju, nav nekāda pārmetuma. Un lai bērnu vecāki neredzētu, kādos apstākļos mēs trenējamies, laikam tāpēc trenējamies. Es piedāvāju jums citas telpas ar galdiem, ar krēsliem. Tur, kur šāda telpa ir mums Saules ielā 9 pāri pa ielu, jūs normāli tur varētu sētēt un risināt savus jautājumus. Es tieši otrādi, es piedāvāju telpas jums. Nākošais runājot. Nešauju telpās. Bet vai tas tur šeit? Pagrabā, diemžēl. Bet es šautu. Pat un paskatīsies. Ziniet, es pat ar kraustu staigāju. Jā, un tagad arī jūs bijāt? Jā, es arī biju. Jā, invenizācija man bija. Diez vai bērni vēlās noiet pagrabā šaut, kur ir jāaiziet cauri peļķei. Un piedodiet, viņi iet cauri botēm. Ja? Tad jāaiziet tādai pamatīgai peļķei cauri, un pēc tam ir stundu no vietas jāšauj. Kā jūs domājat, kāda ir sajūta ar savām kājām šaut? To mēs visi jau esam izskatījuši, un mēs saprotam to, ka tas viss ir jāpilnveido. Viens šobrīd sagaidīt, ka bērni varēs trenēties normālos apstākļos, jo piedodiet manis. Bija laiks. Jā, es piekrītu jūsu viedoklim, bet mēs piedāvājam policijas sporta zālē. Nema tikai pāriet. Mēs piedāvājam, izskatījām visu telpas, treneris nepiekrīt. Viņš tomēr uzskatīja, ka šautu, teiksim, ir jābūt kopā arī ar pneimatiku. Tad gāja runa, kad varētu arī būt Saules ielā 9. Bija pat tādas idejas, ka, teiksim, attiecīgi ieeja, attiecīgi sienas tiek grautas ārā un veidot pneimatiku zāli. Idejas ir bijuši ļoti daudz, arī, teiksim, Nodegustīgas sporta zāles vietā. Ir labprāt mēs uztaisītu to šautu, ja būtu to līdzekļi. Mums jau nav nekas, mēs tieši otrādi, mēs domājam, kā mēs to varētu visu pilnveidot, bet nauda ir tik, cik viņi ir uz šo brīdī. Nauda ir tik, cik viņi ir. Jā. Labi, nevaram pāriet uz citām telpām, bet tā pēķa nav 100 reizes 100. Labi, sakārtosim. Jā, atļausim. Tad vēl es gribētu pateikt, es atvainojos, par tiem sporta veidiem, par sekcijām. Mēs jau šīs lietas par sporta metodikiem esam runājuši pagājušajā gadā. Un mēs arī runājam ar katru atsevišķu sporta veidu. Un šo sporta veidus arī vada Novusā Guns Bucnieks, kas piekrīt vadīt šo sporta veidu. Gan komplektēt komandas, gan arī pats tiesāt Novus. Tas pats ir šakā Dambretē Jānis Rūtiņš, kas labprāt piekrīt vadīt gan sekciju, gan arī būt galvenais tiesnesis. Futbolā Gunters Sednās ar pieaugušajiem un savukārt Žans Bogdans ar jauniešiem, ar mācību treniņu grupām sporta skolā. Basketbolā Vita Ļaudam atbild par pieaugušo komandu, un šobrīd Ģertrūdas kausa izcīņā piedalās, un Jānis Grūns mēs uzticējām viņam gan vadīt čempionātu, gan arī turpināt, un mēs ar Jāni esam novienojušies arī par ielu basketbolu, teiksim, posmiem, kas būs šogad Aizputs novadā. Un pirmais posms mums ir paredzēts maijā atvērt jaunos basketbola laukumus, mākslīgos sajūtas. Jā, es atvainojos pieaugušiem, jā, bet jaunieši, kas ir? Arī jauniešiem pa vecumu grupām mēs dalīsim. Mēs ar Jāni esam jau viens kas ir atbildīgs par tiem jauniešiem? Mēs abi ar Jāni būsim. Un pa vecmeistariem? Vecmeistars sporta spēlēs? Par to es līdz atsevišķi pateikšu. Būs arī kāds treneris paredzēts tiem jauniešiem? Tas mums ir jārunā pilnīgi atsevišķi, tāpat kā gala tenisīs nāca tagad ar priekšlikumu, tā kā ir 2 galdi jaunajā sporta hallē, un viņi tur ņemās arī, kā saka, no 5. klases līdz 12. klasē, un arī seniori un pieaugušie. Šo piekdienu 6:30 pieaugušiem senioriem gala tenisā hallē ir sacensības. Daiga Jumsāna tur ņemās ar gala tenisistiem, un mēs sarunājam, ka aprīļa sākumā arī jauniešiem mēs sarīkosim sacensības gala tenisā jaunajā sporta hallē. Protams, ka ir nepietiekoši gala tenisa galvi. Vest, atvest, tas mums sarežģīja lietas. Runājot par vietlētiku, mēs uzticējām vietlētikā Mājai Pulkolai. Viss, kas attiecās par Aizputs novadu, smagatlētikā ir Māris Juzups. Šobrīd mēs no vidusskolas tās mazās istabiņas klases pārvedām uz Saules ielu 9. Visi trenežieri tagad atrodas Saules ielā 9. Ļoti liels ir, teiksim, pieplūdums. Katru dienu apmēram 30 jauniešu nāk uz smagatlētikas zāli.